Pieņemsim, ka baidīšanos var izmērīt kā tādu temperatūru. Kurā skalas daļā tu atrastos? Turpinu jūs iepazīstināt ar Sūzanas Džefersas grāmatu Baidies un tomēr rīkojies. Šodien 3. nodaļa no sāpēm uz spēku. Tātad, mēs visi jūtam bailes, kad savā dzīvē satiekamies ar kaut ko nezināmu un kaut ko jaunu. Tomēr daudzi no mums jau rīkojas par spīti bailēm, kamēr citi ir baiļu paralizēti. Tātad atliek vien secināt, ka problēma patiesībā nav pašas bailes, bet gan mūsu uztvere par bailēm. Tātad salīdzināsim spēks vai sāpes. Daži no mums uztver bailes kā pilnīgi nesvarīgas, kamēr citi citus cilvēkus bailes pilnīgi paralizē. Dažiem no mums bailes ir kā spēks, bet citiem bailes ir sāpes. Daži no mums bailes traktē kā izvēli, enerģiju un rīcību, bet citiem tā ir bezspēcība, depresija un paralīze. Tātad, kā attīstīt savu iekšējo spēku, vai ne? Mēs taču gribam būt spēcīgi, mēs taču gribam, lai mums šīs te bailes vairs nepastāv, pareizi? Tātad, izveido lūk šādu te skalu, kas nozīmē baiļu uztvere, tātad no sāpēm uz spēku. Kā tu šeit vari redzēt, ir bezpalīdzība, ir pretmets izvēlei. Depresija ir pretmets aizrautībai. Paralīze ir pretmets rīcībai. Un šodien mēs runāsim tieši par spēku, nevis kā varas izpausmi, kas bieži vien arī tiek traktēts kā kaut kas negatīvs, bet šodien mēs skatīsimies spēku tieši no tādas pozīcijas kā savu iekšējo spēku, kurš tātad ir, spēks ir pār tavu pasaules uztveri, kā tu uztver šo te pasauli, ārpasauli un sevi pašu, par tavu reakciju uz dzīves situācijām spēks par nepieciešamību darīt savai izaugsmai un par prieka un apmierinātības radīšanu savā dzīvē. Spēks nozīmē rīkoties un mīlēt. Spēks nav egomānija, bet gan veselīga mīlestība pašam pret sevi. Spēks ļauj tev justies brīvam, jo tu apzinies, ka piepildījums ir nevis ārējā pasaulē, bet tevi iekšā. Un spēks ir spēja piespiest sevi paveikt to, ko tu vēlies izdarīt. Tātad pašdisciplīna, uzšaut sev pa pakaļ un teikt, daram. Un patiesā mīlestība un iekšējais spēks sadar kopā. Pašpārliecināts cilvēks, kurš kontrolē savu dzīvi, pievelk citus cilvēkus, kā magnēts, vai ne? Tātad ar kādiem cilvēkiem mums labāk patīk būt kopā? Ar tiem, kas ir pašpārliecināti un iedvesmojoši, vai tie, kuri ir depresīvi, bēdīgi? Vienkārši tā, pajautājiet sev. Un tu kļūsti patiess un mīlams tikai tad, kad kļūsti iekšēji spēcīgs. Paradoksāli, vai ne? Tātad mums jābūt iekšēji spēcīgam, lai mēs pirmām kārtām iemīlētu paši sevi, un otrām kārtām, lai arī citi mūs iemīlētu, tā no sirds. Un bez šāda spēka mīlestība patiesībā ir izkropļota. Bet tie, kuriem šis spēks nepiemīt, zaudē mieru, un viņi kļūst ļoti viegli ievainojami. Tātad es pieļauju, ka mēs visi savā būtībā vēlamies šo iekšējo spēku sevi iegūt. Bet kā tad nonākt no sāpēm, no šī te visa stāvokļa nonākt šajā stāvoklī? Tātad ļoti liela nozīme šajā ziņā ir vārdiem. Un tādi vārdi, piemēram, kā es esmu spēcīga un mīlēta, es esmu spēcīga un mīloša, un es esmu spēcīga un es to mīlu, tevi dzīvē jau dienā, katrā ikdienā tevi jau nes uz priekšu, tev mainās stāja, tu pilnīgi sajūti šo te vārdu tādu maģisko iedarbību, pat varētu teikt, ja tu tos ikdienā saki. Un šeit es vēlos pieminēt arī subliminālus, jo sublimināli ir līdzīgas afirmācijas, tās ir savā būtībā afirmācijas, ja pozitīvi apgalvojumi, kuri ir
ielikti speciālā frekvencē. Tātad ar ausi mēs viņus nedzirdam, bet mūsu zemapziņa saņem šos vārdus taisnā ceļā pie sevis. Līdz ar to mēs esam spējīgi ar sublimināliem ļoti vieglā veidā pārprogrammēt, var teikt, un pārveidot savu uztveri un arī pat savus vārdus, ko mēs ikdienā lietojam. Ja? Tātad es jums iesaku pamēģināt subliminālu iedarbību uz savu zemapziņu un pavērot pēc kāda laika, kas notiek ar jums. Tātad viena no metodēm, kā vairot iekšējo spēku, ir šāda. Izveido skalu no sāpēm uz spēku. Šādi varētu izskatīties tāda skala. Un pieliec to pie sienas, sev redzamā vietā. Bet ievēro, ka pāreja no sāpēm uz spēku galvenā nozīme ir rīcībai. Tātad, ja tu šo skalu jau izveido, tā jau ir rīcība, un tu jau sāc virzīties no sāpju puses uz spēka pusi. Ja? Tātad apzināšanās jau ir puse no cīņas. Uzraksti blakus kaut ko nenopietnu. Piemēram, tas ir viens piemērs. Nožēlot grēkus nekad nav par vēlu, bet sagrēkot var arī nepaspēt. Tātad smaidīsim vairāk ikdienā un vairosim šo te pozitīvo spēku, ja? Jo mūsu lielā bagāža, ko mēs velkam sev līdzi, viņa ir ļoti smaga. Bet rotaļājoties ar dzīvi un nevis cīnoties, ja? Tas ir daudz vieglāk. Un kurš patiesībā liek mums šo te bagāžu vilkt sev līdzi? Kurš? Tikai mēs paši. Un arī šeit ļoti labi strādā sublimināli, kad tieši piedošanas sublimināli un atbrīvošanās sublimināli, ja, kad arī šīs te pozitīvi apgalvojumi, viņi nonāk taisnā ceļā zemapziņā un tev palīdz šo vieglo bagāžu, ja, vieglo bagāžu, smago bagāžu nomest un atstāt pagātnē, ja. Tas nenozīmē, ka tu kaut ko aizmirsti, bet tieši otrādāk, tu uz tām lietām sāc skatīties daudz vieglāk. Tev vienkārši paliek vieglāk dzīvot. Atzīmē uz šīs skalas vietu, kurā tu, tavuprāt, šobrīd atrodies. Un katru dienu pajautā sev, vai es atrodos turpat, vai varbūt esmu jau pavirzījies nedaudz uz priekšu. Un pirms katras rīcības pajautā sev, vai šī rīcība virza mani uz spēka pusi. Un pat, ja tas arī nav tā, tad nešausti sevi. Vainas sajūta un kaut kas tam līdzīgs vispār nevienam nav vajadzīgs. Tas ir absolūti destruktīvi un pilnīgi bezjēdzīgi. Uztver to visu kā tādu spēli, ja? Vēro sevi, skaties, kas notiek. Un tu vari izveidot šādas te skalas pilnīgi dažādām dzīves situācijām. Sportam, attiecībām, darbam un skatīties, kurā brīdī, kādos brīžos tu virsies no sāpēm uz spēku. Un tātad, tavu virzību skalā uz spēku nosaka tikai un vienīgi tava intuitīvā nojauta. Un tavs iekšējais miers, tava izaugsme un tava iekšējā sajūta. Spēcīgs tu vari kļūt tikai tad, ja koncentrēsies uz savu iekšējo spēku. Izmanto pareizu vārnīcu, pareizi pēdiņās, ja? Un kāda tad izskatās šī pareizā vārnīca? Tātad, šajā pusē mēs redzam sāpes un visus vārdus, kādus mēs izmantojam, kad mēs atrodamies sāpju zonā, ja? Baiļu un sāpju zonā. Un šeit jūs redzat vārdu spēks un visus vārdus, kādus mēs izmantojam, kad mēs atrodamies spēka zonā. Tātad, es nevaru vai es negribu. Šis vārdu savienojums es nevaru jau liek justies zemapziņā uzreiz vājš. Es nevaru. Bet tad, kad es pasaku es negribu, ja, paklausies, kā tas izklausās. Arī pat, ja, piemēram, ikdienas situācijas, ja, ka tu esi ielūgts kādās vakariņās vai ar kādu satikties, ja, un tu tā vietā, lai teiktu es nevaru, jo patiesībā tu vari, bet negribi, jo tev iespējams ir citādākas, svarīgākas situācijas šobrīd dzīvē un lietas, kas ir jārisina, piemēram, jāsagatavojās nākošajā dienā darbam vai tā tālāk, tad tieši tā arī ir jāpasaka. Atvaino, man šobrīd ir svarīgākas lietas, kas man jādara, bet es ļoti labprāt priecāšos, ka tu man uzaicināsi nākošreiz atkal. Ja? Tas nozīmē, es saku, ka es nevaru, bet es vienkārši negribu šobrīd. Tieši tāpat arī man vajag, vai man kaut kas ir jādara. Tad tas ir jau tāds no tādas pozīcijas, no ļoti negatīvas tādas pozīcijas. Ja? Vai es varu darīt un es varu nedarīt. Ja? Bet man kaut kas ir obligāti jādara. Vāciešiem ir tāds ļoti labi teiciens, ich muss nur auf die Toilette.
Tātad man jāiet ir vienīgais, kur man jāiet ir uz tualeti, vai nezinu, mežā kaut vai, jo savā būtībā tas ir vienīgais, no kā mēs nevaram izbēgt. Tātad, ja? Šis te variants, bet viss pārējais, es varu, vai man tas nekas nav jādara. Tāpat arī tā nav mana vaina, vai es esmu pilnībā atbildīgs vai atbildīga par kaut ko, par šo situāciju, kaut vai, piemēram. Ja? Tā nav mana vaina, tā ir absolūtā upura pozīcija, ja? Kad es esmu tik bezspēcīgs, ka es neko nevaru darīt vairs lietas labā tādā ziņā, un tā ir mana vaina, un sāk sevis graušana, un vispārējais absolūti pilnīgi nevajadzīgi. Es esmu pilnībā atbildīgs, un es uzņemošu atbildību un rīkojos. Tālāk. Tā ir problēma. Tas pats par sevi jau skan ļoti negatīvi. Tā ir problēma. Vai tā ir iespēja? Šie te vārdi paver vaļā tev durvis uz tavu dzīvi. Šī ir iespēja, nevis problēma. Problēma arī subliminālos ir šāda veida afirmācijas tieši pat ar nosaukumu. Problēma, uzdevums, iespēja. Ja? Jo mēs bieži redzam šīs problēmas savā dzīvē kā kaut ko ļoti šausmīgu, briesmīgu un negatīvu un vispār. Ja? Bet īstenībā jebkura problēma ir vienkārši uzdevums, kurš ir jāatrisina. Un jebkurš uzdevums sniedz tev kaut kādu iespēju. Dzīve ir cīņa, vai ne? Vai dzīve ir piedzīvojums? Kā tev tas izklausās? Kurš labāk izklausās? Es ceru un es zinu. Paklausies. Es ceru, ka es dabūšu šo darbu. Vai es zinu, ka es dabūšu šo darbu. Kas izklausās labāk? Ja vien es būtu tur kaut ko, ja? Vai nākamreiz. Tātad es nesēžu tajā, kas ir noticis, ja vien tur vai kas, ja? Bet nākamreiz es darīšu tā un tā. Tātad man jau zemapziņā uzreiz sāk programmēties nākošā reakcija. Ok, tātad šitas, kā es darīju, bet tagad man tur kaut kas nepatika, ja, un es tagad gribu darīt savādāk. Tātad nākamreiz darīšu savādāk. Ko es vien darīšu, ja kaut kas notiks? Ja, vai es zinu, ka es varu tikt pilnīgi ar visu galā? Un tādi vārdi, kā piemēram, tas ir šausmīgi, tas ir briesmīgi, tas ir kaut kāds ārprāts. Ja? Mēs ikdienā lietojam tos vārdus ļoti daudz. Neesmu izņēmums. Un uz ko mēs to visu programmējam? Ja? Mūsu zemapziņu tieši. Kad, lai kas, kaut kas, nezinu, tur citreiz arī tādas sīkumi ikdienas, ja? Un tas mums liekas ārprāts, šitādas te šausmas briesmas. Ja? Līdz ar to mums sāk iesēties bailes, ka būs liela kaut kas tiešām, kaut kas nopietnas, ja? Tad es nezinu, vispār nevarēšu tikt ar to galā. Bet ja mēs šīs lietas uztveram kā tādu pamācošu pieredzi, jebkas, kas notiek, ja, tad arī mūsu zemapziņai tas programmējas pilnīgi automātiski visam savādāk. Lūk, tātad ar spēcīgu vārdu krājumu mainās ne tikai tava pašsajūta, bet arī tava stāja pasaulē. Es domāju, ka šobrīd arī mēģinot atkārtot varbūt šos te vārdus, ja, tas, ko mēs tikko pat redzējām. Es gribu, es varu, es esmu pilnībā atbildīgs par visu. Tā ir iespēja. Es vēlos mācīties un augt. Dzīve ir piedzīvojums. Es zinu. Nākamreiz. Es zinu, ka varu tikt galā. Tā ir pamācoša pieredze. Visi šie te vārdi, taču tie ir tie, kas tev liek arī tīri stājas ziņā, ja? Pilnīgi nostāties tādā labā pozīcijā. Un tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti vērtīgi. Mazliet parunāšu vēl arī par komforta zonu, ko arī šajā nodaļā piemin rakstniece. Un tātad mūsu komforta zona, tas ir tāds jēdziens, kad mēs visi atrodamies savā komforta zonā. Tādā vai tādā, bet visi. Un tas nozīmē, ka, piemēram, tātad tu vari atļauties, vai tev tas nopirkt kurpes, piemēram, par 75 eiro, tas ir normāli, ja? Bet nopirkt kurpes par 200 eiro, piemēram, ja? Tā jau varbūt ir tava, tas jau vairs tā kā liekas, pa dārgu, ja? Lūk, šī komforta zona ir 75 eiro, bet 200 eiro tas ir ārpus tava komforta. Tāpat tās līdzīgi arī ir sabiedrībā ar darbā, piemēram, ja tu veido savas attiecības ar kādu, ja? Tu veido attiecības draudzīgas savā darba kolektīvā, ja, ar sev līdzīgi stāvošiem. Kā tu jūties tad, ja, piemēram, tu sāc veidot attiecības ar kādu no priekšniecības, ja? Jā, pastāv iespēja, ka arī šajā gadījumā tev pamet savu komforta zonu.
Nu, lūk, un komforta zonas mums ir pilnīgi visiem, gan bagātajiem, gan trūcīgajiem, gan jebkuram cilvēkam, gan sportistam, gan nesportistam, gan, ja, atkarībā no tā, kādā situācijā vai kur tu esi, tev katram mums ir kaut kāda sava komforta zona. Un rakstniece saka tā, lai tu virzītos tālāk dzīvē uz priekšu, tātad savu komforta zonu tev ir jāpaplašina, ja, un kā to izdarīt, ir tātad katru dienu uzņemties un izdarīt kaut ko ārpus savas komforta zonas. Tātad uzņemties risku. Kādu risku? Nu, piemēram, ja tev diskomforts, ja, tas būtu pretmets, ja tev diskomfortu sagādā kādam piezvanīt un kaut ko sarunāt, ja, tas nozīmē, tieši tas tev jāizdara. Jo tad, kas notiek? Skaties, tu spēr šo te soli, ja, izdari. Pirmais risks jau sāk paplašināties, ja. Nākošajā dienā tu izdari kaut ko citu. Tu, piemēram, uz ielas kādam cilvēkam, es tādus piemērus saku tagad, ja, uz ielas kādam cilvēkam pasaki kaut ko labu, ko tu iepriekš vienkārši tev, tas, tā kā, sajūta bija tāda, ka es bezmazliet pamirstu, es nezinu vārdus vairs, ko teikt un tā tālāk. Ja, tātad, kas notiek? Tava komforta zona sāk paplašināties. Izdari vēl kaut ko nākošajā dienā citu, ja, un vēl kaut ko. Un kas notiek? Tava jaunā komforta zona jau izskatās pilnīgi citādāk. Tāpēc ir vērts iet kāpt ārā no savām šīm ikdienišķajām lietām, ja, lai paplašinātu savu redzeslauku, un līdz ar to tu paplašini arī savu iekšējo spēku. Spied patīk, ja tu šis video bija noderīgs. Un seko man Instagramā, Facebookā un YouTube, un izmēģini subliminālu iedarbību savu zemapziņu. Subliminal.lv mājaslapā. Uz tikšanos nākamajā video.